lūgas nav mana specialitāte, es parasti taisu prózu, tādu, ko es pats dramatizēju, vai arī dramatizētu. Un es tā kaut kā pabrīnījos, kaut kā man bija pirms tam vairākus gadus, man bija tāda doma, ka ja es no Tennessee Williams kaut ko gribētu vispār taisīt, tad tas ir ilgu tramvajs. Un kāpēc? Tāpēc, ka tā ir tomēr ļoti, pirmkārt tā ir perfekta lūga, ko es arī pārliecinājos, ka viņi tiešām ir absolūti perfekti uzrakstīti, ka tur nav nekas nelieks, ne sāņus, ka tur ir kaut kā tas lūgas uzdevums pilnīgi atbilst tiem izteiksmu līdzekļiem, viņi ir tiešām piesātināti līdz ārprātam. Un otrs ir, ka viņa tomēr ir par mūžīgo tēmu par toleranci cilvēku, kam pret cilvēku. Vienam pret citiem vai visiem pret vienu. Tā ir tāda tēma, kas man tiešām arī uztrauc, arī ķinīšos, es šotos darījis par to līniju, ka izpratne, tolerance, iecietība, līdzjūtība, jā. Un kad tas man tur likās, tas ir to vērts. Man uzrunāja, un es teicu, jā, ļoti labi, tieši tas, ko es tā kā vēlējos, un tā, kad jau sākās gan izvēl gatavošanās, un tad studenti man prasīja, ko es gribu taisīt, un ko es taisīšu, jā, ko es režisēšu. Un tā es viņam uzdevu tādu testu, kad vispopulārākā 20. gadsimta lūga pasaulē. Tad, jāsaka, ilgi bišķiņ domāju, bet ilgi nedomāju, tad viņu uzminēju. Orleānā, šajā distriktā, kur it kā galvenie varoņi dzīvo, kur Stenlijs Kavaiskis ar savu sievu Stelu dzīvo. Un tur ir daudz franču nosaukumu, tur ir Bourbona iela, tur ir, es aizmirsu vēl kaut kādu ielu, un man tieši tās Bourbona nosaukums man pēkšņi atklāja vienu tādu lietu, ka Bourbona ir franču karaļnama dinastijas kopējais nosaukums, tā kā Stjuarti vai kādi citi tur no Anglijas karaļnama. Un ir no šiem Bourboniem ir atvesinājusies dzimta, kas arī saistīta ar karaļnamu, kuri franču valodā ir Désiré. Un Désiré ir vienkārši šīs dzimtas vārds, kaut gan arī Désiré, Désir arī ir franču valodā saistīts ar šo kaislību kaut kā tāda vai ne, bet Désiré ir uzvārds. Un, acīm redzot, Tennessee Williams ļoti labi zinādams New Orleans, zināja, ka tāda iela ir, tad Désiré iela ir, un tas tramvajs arī varbūt brauc pa to Désiré ielu, bet angliski šo vārdu, to Désiré izrunāju, tu nonāc līdz desire, un tu nonāc līdz tai kaislībai, ja? Un ka tas ir tas bišķiņ pārpratums, ka, teiksim, Angļi viņi izrunā kā kaislību, francūži viņi izrunā kā Désiré. Un tad tā vārda spēle ir ļoti komiska, jo viņa ir tāda, ka tāds pārnestā nozīme viņa ir, ja, tāda. Un lūk, es domāju, ka tas Viljams arī par to drusku paņēdz tajā lūgā, jo Blanša labi zinādām franču valodu un būdama izglītot sievieti, brauc ar tramvaju, kas brauc pa Désiré maršrutu, un iespējams viņam arī uz tās galapunkts šiltītes ir rakstīts Désiré, kā ielas nosaukums. Bet viņa tā bišķiņ, tā kariķētām to angļu izrunu, viņa to sauc par desire, ja, ka tā ir tā kaislība, iekāra, vēlēšanās un tā tālāk. Un tam ar latviešu tulkojumu ilgas, vispār ļoti maz sakara. Tur ir ļoti tādi, kā lai pasaka, kas faktiski arī amerikāņu literatūrai ir raksturīgs, un viņi uz to ir jāsaka 10 pudu sāli sapēduši, ka viņi pretstata ļoti tāds galējus tipāžs vienā žanrā, vienā stāstā, vienā sižetā, un šeit ir pretstatījums tādai, no vienas puses aristokrātie, protams, ar izdzimstošām pazīmēm no ģimenes, kas izdzimusi un izdzimst, un patiesībā sakot, māsiņas Dubois ir gan Blanša, gan Stella ir pēdējās atveses, un diezgan, jāsaka, Stellai gan bērniņš būs, bet, principā neauglīgas atveses, jā, no viņam nekāds
dzimtas turpinājums nesanāk un tradīciju turpinājums nesanāk, bet viņš tomēr ir aristokrātijas pārstāvis, un viņas tiek konfrontēts ar tādu, varētu teikt, kā agrāk teica proletariātu, kaut gan šis iedziens tagad ir pilnīgi devalvējies. Man liekas, ka cilvēki vairs nesaprot, ja viņi saka proletariāts, ko viņi ar to domā. Stenlijs Kovaļskis ir, pirmkārt, viņš ir emigrantu pēctecis, tātad kaut kādi poļi, kas ir atbraukuši uz Ameriku, un tas ir ļoti tipiski. Amerika viss sastāv no emigrantiem un emigrantu pēctečiem. Pilnīgi visi arī šodienas visi Trumpi un Vensi ko tik vēl nepaņem, vai nekur, tas pats arī Baidens un Kamala Harris visi ir otrās vai trešās pakāpes emigrantu pēcteči. Un viņš, tas Kovaļskis, kā ļoti vienkārši pie tam tāds ieguvis šo pavalsniecību Amerikā, ne viņš, bet viņa vecāki ieguvuši, ka viņš ir tāds, viņš ir pilnīgi tās, vidusšķiras, zemākās šķiras faktiski, tās strādnieku šķiras pārstāvs, kurš netiek apgrūtināts ne ar kultūras kaut kādu mantojumu, ne ar tradīciju mantojumu. Viņam vienkārši ir, viņa vienīgais ieguvums ir, ka viņam ir Amerikas pilsonība, viņš ir Amerikas pilsonis. Un Tenesijs Viljams konfrontē šos varoņus, un viņš grib apspriest, kāds dzīvesveids, viņš nesaka, kurš ir labāks, bet kāds dzīvesveids, kādā veidā konvertējās šajā kopīgā kultūras kontekstā, ko mēs redzam. Lugājumā mēs neredzam daudz tipāšu, bet tomēr mēs šo to redzam, kā viņi var sadzīvot. Un viņš nonāk pie tā, ka viņi var sadzīvot tikai tad, ja viņi ir līdzjūtīgi viens pret otru, bet tā kā tas nav raksturīgākā cilvēks īpašība būt līdzjūtīgam, tad viņi arī nesadar. Starp viņiem ir milzīgs konflikts. Un, protams, Tenesijs Viljams, zinot viņa arī tādu seksuālo orientāciju, ka viņš pats bija gejs, un viņš bija par geju tiesībām, līdztiesībām un tā tālāk. Un daudz cietis no tā, jo tajā laikā, kad viņš rakstīja to lūgu, tad Amerikā pret, kā tagad saka, netradicionālām dzimumu saitēm izturējās vēl nežēlīgāk nekā šobrīd izturās Krievijā vai kādā citā totalitārā valstī. Un tas ir, protams, tas ir viņa tāds kaislība, Tenesija Viljams kaislība šo lietu arī kaut kādā veidā atspoguļot, bet viņš to izšķīdina tādā sižetā, ka galvenā varona Blanša, sieviete būdama, ir saskārusies ar savu pirmo vīru, kas bija gejs, un tas ir, zināmā mērā, kad tas tikai kļuvis zināms, viņš nošāvies pārmetumu rezultātā. Un Tenesijs Viljams šo līdzjūtības līniju paplašina vēl arī tā kā uz pagātni caur to Alanu, caur Blanšas vīru. Bet galvenā līdzjūtības problēma, protams, ir starp Stenliju Kovaļski, kurš dzīvo savu dzīvi, kā Blanša saka, vulgāru, prastu, primitīvu dzīvi. Viņš iesaistījā dzīvē arī Stelu, Blanšas māsu, un apliecina, ka tā viņš grib dzīvot, un tas ir viņa ilgu piepildījums. Un tad tā konfrontācija, vai tā ir pilnvērtīga dzīve vai ne. Un tā pašā reizē viņš Blanšu, kas ir it kā tās civilizācijas progresa, zināmā mērā augliskā kultūras cilvēks, kā izglītota, kā angļu valodas skolotāja, varbūt tā nav augstākā pakāpes izglītība un piederība pie civilizācijas virsotnē, bet tomēr saistīts cilvēks ar literatūru, ka viņa pamazām savā dzīvē kļūst par alkoholiķi un nodarbojas ar prostitūciju, vai spiesta nodarboties ar prostitūciju, drīzāk tā var teikt. Un tad, lūk, visi šie motīvi ir samezgloti kopā, un tas ir starp 2, 3, 4 cilvēkiem faktiski tāds sadalīts sižeta līnijas. Un tas, man liekas, ir ļoti biezi un ļoti interesanti. Galvenais, ka, protams, tie tēli ir ļoti dzīvi. Viņi ir ticami, dzīvi, organiski. Un tā pašā reizē viņi nav plakani viennozīmīgi. Es domāju, ka tas ir, zināmā mērā, tur ir tas Blanšas tēls. Varbūt pat tas Kovaļskis tagad ir zaudējis aktualitāti.
kā atsevišķi personāžs, bet kā antipods, kā pretinieks Blanšai, viņš tajā pašā līdzsvarā turās, bet Blanša kā personāžs, kā sieviete, kurā ir sakrauts tik daudz kolīzija, tik daudz pārdzīvojumu, ciešanu un viņas biogrāfijai tik daudz, kur atkāpties atpakaļ un saprast, cik visi nelāgi viņas dzīvē ir izveidojies, ka tādu personāžu ļoti interesanti spēlēt. Un galvenais, ka viņš tomēr, es domāju, ka mūsu gadsimts arī ir vairojas ciešanas un vairojas to dramatismu, ka cilvēki tagad ļoti bieži arī satur savā dzīvē, viņi ir spiesti savā dzīvē savienot diezgan sarežģītus pārdzīvojumus savus, nezinu, visu kaut ko. Protams, es nerunāju tagad par karu, kas jau ir globāls pārdzīvojuma avots, bet kā arī bez visiem kariem cilvēku tolerance jau nevairojās šobrīd. Neiecietība, kas ir, un es domāju, tā Eiropas neiecietība pret migrantiem, pret tiem, kas ieceļo Eiropā, jau ir pazīme tam, ka šī ir tolerants jautājums, līdzjūtības, līdzcietības un izpratnes jautājums jau ir viens no būtiskākajiem. Par ko tagad Latvijā nedrīkst neieminēties, teiksim, Krievu klasisko literatūru, visas tur Tolstoja augšām celšanās vai Dostojevska romāns par pagrimušām sievietēm. Tā tēma jau vienmēr ir vilinājusi lasītājus, skatītājus. Cilvēks, kas kultūrā cenšas rast kaut kādu izskaidrojumu neiecietībai un destruktīvai dzīvei vai naidam, teiksim, kas starp cilvēkiem rodās pilnīgi, liekas, nesaprotam, neizskaidrojam iemeslu dēļ, tad Blanšas tēls tāpēc arī ir tik vilinošs. Tur viss ir. Viens no smieklīgākajiem, ka pašās beigās, ko spēlē mūsu brīnišķīgais komponists Aleksandrs, viņš spēlē, gan brīnišķīgi spēlē džēzu uz klavierēm, tad viņš spēlē arī lomu, Pablo lomu, meksikāņu lomu, tad viņam ir tāds pēdējā ainā, kur notiek vistraģiskākās lietas, kāds vien var Blanša var notikt, ka viņu transportē uz trakomāju. Tad Pablo ir tāds teksts, viņš saka, kā tāda rezumē, viņš saka, jā, nepatīkams gadījums. Un tad mēs visi par to rēcam, jo tas ir tā, kā teikt, ja tik vien, ja šie divi vārdi, tad tas jau būtu labi, bet tas nepatīkams gadījums, tas tā arī ir, tāds ļoti bēdīgs sižets, kas pārvēršās nepatīkamā gadījumā. Tas ir tas viens, bet tur ir ļoti daudz par to, ka gan to, ko Blanša saka par to, ko viņa saka savai māsai Stēlai par progresa nozīmi, ko viņa piesauc, bet viņi saprot, ka piesaukt kaut kādu progresa kultūras, dzīves kultūras, to sadaļu, kur cilvēku tomēr ir kaut kur mākslē, kultūrē, kaut kādām humānajiem pārdzīvojumiem var pievērsties, cik tas ir vājš arguments pret vulgaritāti, tādu prastumu un skarbumu, ka tas sabrūk. Bet viens ir tāds teiciens, ko es starp citu Janai Ļisovai, kas spēlē Stēlu, esmu teicis arī, ka es šo teicienu ļoti labi pazīstu arī no Dostojevska darba, ko es esmu arī taisījis šeit par Nacionālā teātrī uz skatuves, uz tās pašas, kur mums ir Blanša un tramvajs, ka Stēla saka savai māsai, starp vīrieti un sievieti tumsā notiek kaut kas tāds, kas citiem nav izskaidrojams, nav jau saprotams. Un Dostojevskis teica arī, ka starp vīrieti un sievieti notiek tāds cīniņš, viņš saka, kur nevienam nav ļauts, nav dots izprast. Un tad lūk šī privātās dzīves, intimitātes, tā svētā kaut kāda intimitāte, kuru kurā nevajag iejaukties, nevajag iztulkot un nevajag ņemties ap viņas, teiksim, nosodīšanu, noniecināšanu vai taisn otrādi kaut kādu glorifikāciju. Tā ir tēma, kas tiešām ir svarīga. Un tad man, kad Stēla saka šos vārdus savai māsai, kā pretargumentu viņas pārmetumiem, es ceru, ka tajā zālē diezgan daudz no publikas sapratīs, par ko viņi runā un kas ir viņu dzīvē tāds, ko viņi negribētu nest tādai sociuma tiesai, lai citi ar to nodarbojās.
kas starp viņiem notiek. Un tur jau ir tā tolerants varbūt atslēga tieši, kad izturēties pret citu ar cieņu, lai kas tas arī nebūtu, ko viņš dara. Nu, tur viss kaut kas ir, bet es pat nevaru izcelt nevienu skatu, ne arī kaut kā tādu sižetisko līniju, bet es domāju, ka zināmā mērā mums ir visā uzvedumā tā diezgan simbolisks objekts, kas ir dekorācija, kas ir, nu, faktiski uzveduma, varētu teikt, nagla. Tā ir tāda pilnīgi autonoma lieta, kur mēs saucam par dušas, tādu jeb vannas istabu, kur viņi visi ik pa reizē ieiet iekšā un noslēpjas no citiem un paliek vienatnē ar sevi. Un tā mēs tā kā ar Kristīnu Ābeki atradām to kā tādu scenogrāfijas veidu, bet viņš ir kļūst par tādu simbolu, ka tā ir tā vieta, tā telpa uz skatuves, bet viņi pašā vidū, viņi nav saistīti ne ar vienu sienu. Viņi ir kaut kā tāds intimitātes simbols. Es to ļoti labi zinu, man mājās ir vannas istaba, ko es ļoti mīlēju no agras bērnības. Tur gan viņi bija bišķiņ citādāk, kad es biju maziņš, viņi bija kurinām ar malku, tāds boilers, kur varēja sasildīt karstu ūdeni. Un es kaut kā ļoti mīlēju vienmēr pieglausties pie tā boilera, kad viņš bija ļoti silts. Man likās, ka tas ir vismīļākais siltums pasaulē, un man vispār tā vannas istaba patika, un es arī vēl tagad, es zinu, ka man visvairāk un visradošākās domas, tieši tad, kad es piepildu to vannu ar karstu ūdeni, ieguļos viņā un kādu brīdi baudu to savu miesas tādu komfortu, un tad man pēkšņi, hop, atnāk kaut kādi risinājumi un tādas radošas lietas, un es vienmēr arī tā drusku kultivēju. Es kā Blanche eju vannas istabā tieši tā. Es tā kā vienmēr arī to uzskatu, ka man tas neliekās pārspēlējums nemaz. Tas ir iespējams, ka Tenesijs Viljams arī zināja šo sajūtu. Tā kā, tas man varbūt ir, bet ir, protams, arī ļoti daudz ļoti tādas mīļas, asprātīgas lietas. Man patīk, ka mūsu uzvedums ir tāds, viņš, protams, sižetiski ir bēdīgs stāsts. Viņš nav dzīvi apliecinošs, viņš ir drusku tāds skarbs un ar ļoti dramatisku rezultātu, bet viņai ļoti daudz humora, ļoti daudz tādu smieklīgu pavērsienu vai reakciju, kuras mēs ļoti kultivējam, mēs ļoti izkopām ar aktieriem, lai tas smieklīgais atnāk līdz, es ceru, ka viņš atnāk līdz publikai, un kad neskatoties uz to stāstu traģismu un tādu noskaņas, varbūt tādu rezignāciju, ka viņš tomēr būs arī, ka tur tā smiedamies, mēs sapratīsim, Johaidī, tā dzīve ir ļoti skarba. Lai viņi klausās sarunās, lai viņi nevadās pēc saviem kaut kādiem priekšstatiem, ja tādi vispār ir par šo Lūgu vai par Tenesiju, bet viņi klausās, kā aktieri viņu klātbūtnē risina sarunas un attiecības. Un lai viņi nenostājās nevienu, ne otru pusē, lai viņi paklausās un iedziļinās, ko personāži viņiem nes kaut kādas savas atziņas un darbības rāda, lai viņi jūtās tā kā šie zvērinātie tiesas piesēdētāji, kuri tikai pašā galā, kad viņi visi ir uzklausījuši, lai tad viņi pasaka, kurš te ir vainīgs un vai ir attaisnojums. Tā vienīgais tas ir. Lai nesteidz, jo tiešām šai Lūgai ir tas, ka par viņu jau kaut ko zina un kaut ko jau nojauš, un viņi ir ļoti populāri, bet es ļoti gribētu, lai viņi tā kā atnāk skatītāji tā kā pirmo reizi. Es jau domāju, ka viņš ir pieredzējis savas šīs Lūgas izrādes, un viņš arī tur diezgan izsakās par vienu otru aktrisi, un cik es saprotu, viņš tieši Blanchai, protams, ir pievērst ļoti lielu uzmanību. Tieši Blanchai, jo, acīm redzot, tā viņa asociācija ar šo personāžu ir ļoti tieša. Pirmkārt, es ļoti ceru, ka viņam patiks Maija šajā lomā. Maijai ļoti daudz īpašības, kas šai Blanchai ļoti ir izmantojams. Es nevaru teikt, ka viņai tas ir tā kā Blanchai dzīvē, bet viņa māk šo savus emocionalitāti pakļautai vajadzībai kā Blanche. Un lai viņš, es domāju, ka viņš varētu sajust to kaut kādu spriedzi starp māsām. Es domāju, ka tas varbūt ir tas, ko es ceru, ka tas ir tas, ko mēs tā kā esam no viņa uzminējuši, ka šī gadījumā pats Stenlijs Kavaiskis ir tikai iemesls, viņš ir tas katalizators, kas rosina konfliktu starp divām kultūras tādām paradigmām. Un ka tās, es ceru, ka mēs viņam patiksim ar to, ka mēs tieši par tām
par šo cīņu starp divām kultūrām. Pie tam nevis tādu cīņu līdz uzvarošam galam kādam no viņiem, bet līdz tam procesa apjēga, ka tāda cīņa notiek visu laiku, viņa nebeidzas, un kad viņa arī būs uz priekšu. Man liekas, ka viņam kaut kas varētu patikt, bet es nezinu, tā, jā. Domāju, ka šī gadījumā to, ka Tenisijs Viljams ir diezgan pasen miris, mums tas atbrīvo rokas.